Labdien, cienījamie kolēģi! Šodienas tēma mums ir e-komercijas digitālie kanāli. Un ar jums, kā vienmēr, es, Aija Burkevice. E-komercijas pamatā, kā mēs zinām, pirmais un galvenais pamatakmens ir tradicionālais mārketings. Tomēr tradicionālajam mārketingam ar tā kanāliem ir gan savas priekšrocības, tas ir efektīvs, ļoti noturīgs. Ja, piemēram, kaut ko uzglezno uz autobusu sānu kā reklāmu, tas tur arī paliek līdz viņa notīra. Un ir viegli atcerēties, jo autobuss regulāri parādās atkal. Taču šī formā ir arī trūkumi. To ir ļoti sarežģīti izmērīt, jo ir grūti uzskaitīt autobusam braucot garām, cik cilvēki to tiešām ir redzējuši, cik viņi ir pamanījuši. Tas ir arī salīdzinoši dārgi. Ir nepieciešama krāsa, ir nepieciešams speciālists, kurš apglezno šo autobusu, ir nepieciešams līgums ar autoparku, kas ļauj apgleznot autobusu un tā tālāk. Un ietekme visbiežāk ir netieša, jo ir grūti noteikt, kā tad ir jābraukā, kuros momentos ir jābraukā, lai autobusu redzētu tieši izvēlētā mērķa auditoriju. Digitālais mārketings, kas ir aktīvi iesaistīts e-komercijā, tam piemīt vairākas priekšrocības. Pirmais ir iesaiste, jo mēs nešķiramies no saviem glaudājumajiem draugiem. Tas ir ļoti viegli mērāms, jo, piemēram, visos sociālajos tīklos iekšā jau ir iestrādāta savu metrika. Tieši tāpat arī lielajās pārdošanas platformās jau ir gatava metrika, kur var izvērtēt vietnes apmeklētību, klientu attieksmi, reklāmu, ieguvumu un citas lietas. Un, protams, mērķa auditorija, kura digitālajā mārketingā, pateicoties dažādiem instrumentiem, var noteikt ļoti precīzi. Tomēr arī šeit ir trūkumi. Pirmais, tas var kļūt apnicīgs. Otrs, tas ir nenoturīgs. Par apnicīgumu ir pilnīgi skaidrs, ja mēs ejam e-pastā, mums priekšā izlec reklāma, mēs čekojam sociālos tīklus, mums priekšā ir reklāma. Un nenoturīgums šo te visu kopumā varētu salīdzināt ar strauju upi, kura ļoti ātri aizplūst garām, un jūs bieži pat nepaspējat piefiksēt, kas tad tur bija. Un trešais ir, tas prasa pastāvīgi iesaisti. Ir ārkārtīgi sarežģīti strādāt situācijā, kad tavs ieguldītais darbs pazūd ārkārtīgi ātri, ir ļoti nenoturīgs un bieži vien nevar saprast, kur tad tas ir palicis un cik cilvēki to patiesībā redzējuši. Šeit ir redzams digitālā mārketinga koks. Tas ir stilizēti parādīts, kā e-komercijai dažādi kanāli. Šajā gadījumā e-komercijas kanāls pamatā ir web vietne, websites, lai kas tas arī nebūtu, un kā tas sazarojas un uz kā tas balstās. Kā jūs redzat, ir ļoti izteiktas saknes, ir šis pats saits, uz kura izvietot informācija, un ir dažādi zari, ar kuru palīdzību mēs varam aizsniegt savus esošos un potenciālos klientus. Pievēršot jūsu uzmanību saknēm, akcentēšu, ka pirmā ir izpēte. Izpēte ir ļoti svarīga. Mēs ievācam dažādus datus un nosakam, kā mūsu mārketinga miksa elementi strādā uz cilvēku, kāda ir uzņēmuma ārējā vide, kādas ir klientu prasības, vai mūsu produkts atbilst šobrīd pieprasītajam un citus ļoti svarīgus jautājumus. Otra būtiskā sakne ir stratēģija. Stratēģija, tas ir pārdomāts visaptvarošs rīcības plāns, un ar tā palīdzību, īstenojot stratēģiju soli pa solim, mēs varam sasniegt savus biznesa mērķus. Ja nav izstrādāta stratēģija, ja mēs neesam līdz galam pārdomājuši, ko tieši mēs vēlamies sasniegt
kādu mārketinga vai e-komercijas kanālu mēs izmantojam, kas ir mūsu klienti un kā mums jārunā ar mūsu mērķa auditoriju, kāda ir mūsu komunikācijas stratēģija, tad visticamākais mums būs ļoti sarežģīti komunicēt ar saviem potenciāliem klientiem, sasniegt tos un pareizi pozicionēt savu produktu. Zīmols. Zīmols piemīt jebkam. Tas ir identitātes elements produktam, uzņēmumam, personībai. Biežāk to atpazīst kā vizuālo identitāti, taču, ja es jums nodungošu Ziemassvētku Coca-Colas džinglu, tad jūs man piekritīsiet, ka runa nav tikai par vizuālo. Tas ir komplekss simbols, ar kuru jūs sasaistat konkrētu uzņēmumu vai produktu. Jo atpazīstamāks ir jūsu zīmols, jo vieglāk jums ir pārdot produktu, jo lojālāki ir jūsu pircēji un vienkāršāk ir veidot attiecības ar viņiem. Un saturs. Saturs ir karalis. Šāds saturs ir pilnīgi viss, ko mēs ievietojam savā web vietnē. Un mums noteikti ir jāpārdomā mērķiecīgi, ko mēs ievietojam, kāpēc mēs ievietojam un ko mēs vēlamies sasniegt ar šo te ievietoto saturu. Nākošais ir digitālā mārketinga koka zari, un tie ir tieši tikpat svarīgi kā vispārējais. Viens no šiem zariem, kā jūs redzējāt, ir tradicionālais mārketings, kas ietver sevī visus klasiskos kanālus. Tātad tie ir dažādi izdevuma materiāli, tīklošanas, tiešās pārdošanas, dažādi telemārketingi un visas citas lietas, kuras mēs izmantojam arī e-komercijā, tikai bieži vien pārnesot to digitālā formātā. Reklāma. Reklāma ir viss maksas saturs tiešsaistē. Pie mums vispopulārākie ir Google Ads un Facebook Ads. Un jāsaka, ka pat populārāk pēdējā laikā pēc pandēmijas ir Facebook Ads, jo Google Adus ļoti daudz cilvēku vēl pandēmijas laikā sāka bloķēt, tāpēc, ka to bija ļoti daudz un vienkārši zuda pacietības tos skatīties, tāpēc labāk bija nobloķēt vienkāršāk, lai atvieglotu sev dzīvi un nepiesārņotu ēteri. E-pasta mārketings. Ļoti daudziem cilvēkiem vārds e-pasts visbiežāk asociējas ar vārdiem spams, lieka sarakste, piepildīta vēstuļkaste, taču e-pasta mārketings ir viens no vecākajiem digitālā mārketinga instrumentiem un jaudīgākajiem. Turklāt jāņem vērā, ka e-pasta mārketings ir tas mārketings, tā mārketinga forma, kurā ir visaugstākā atdeve. Par katru tajā ieguldīto centu var saņemt atpakaļ pat līdz 48 centiem tīrās peļņas. Sabiedriskās attiecības, ja PR. Sabiedriskās attiecības ir komunikācija ar klientiem, ar ārējo pasauli un centieni veidot pozitīvu tēlu organizācijai, produktam vai atsevišķai personai, kam tas ir nepieciešams. Protams, ka sabiedriskās attiecības cenšas rādīt sev vienmēr pozitīvā gaisotnē, taču, kā saka PR eksperti, arī melns PR ir reklāma. Sociālie mēdīji. Sociālie mēdīji ir ļoti liela daļa no modernās e-komercijas. Mums ir ārkārtīgi daudz efektīvu sociālo platformu, kuras ir piemērotas vai aktīvi tiek piemērotas biznesa darbībai, tajās esošās iebūvētās interaktīvās tehnoloģijas ļoti atvieglo satura izveidi, koplietošanu,
palīdz saņemt ļoti ātru atgrieznisko saiti no skatītājiem, sekotājiem. Turklāt tagad tajās aktīvi tiek iesaistīts arī mākslīgais intelekts, kas visu procesu padara vēl interesantāku. SEO un SEM. Tie ir saīsinājums vārdiem meklētāju programmu optimizācija un palīdz vietņu tādu kā Google meklētāju programmām atrast mūsu šīs te vietnes, websaitus, saprast vietnes saturu, izdomāt, pieņemt lēmumu, kurās meklēšanas pieprasījumos tās rādīt un vai tās vispār ir akceptējamas, vai mūsu vietnes der viņa standartiem atbilst. Līdz ar to pareizi sakārtot SEO var veicināt mūsu vietnes popularitāti meklētāju sistēmu vidū. Katalogi. Tas ir weblapu veids, kurā parādās viss iekļautie faili un direktorijas, un ir viegla navigācijas sistēma. Mūs viegli tur var atrast, ja? Tādi dažādi katalogi, kur mūs apvieno. Piemēram, kur pirkt, tāds tipisks piemērs. Mūsdienās top digitālā mārketinga kanāli, mūsdienās tas ir ļoti plaši, 25. gadā top digitālā mārketinga kanāli ir sociālajie mediji, e-pasta mārketings, kā redzat, 2. vietā. Tas ir ārkārtīgi labs rādītājs, e-pasta mārketings. Būtībā nevienu gadu nav nolaidies zemāk par 4. vietu, top 5. SEO un SEM, kas pēdējos 2 gados iegūst popularitāti, un šogad ļoti aktīvi sev parāda daudzkanālu mārketings, respektīvi, kad mēs izmantojam jauktus kanālus, apvienojot, piemēram, sociālos tīklus, specializēto pārdošanas platformu, kā Etsy vai Shopify, un pievienojam e-pasta mārketingu vai vēl kādu no šīm te digitālā mārketinga kanāla iespējām. Un 5. vietā ir influencer mārketings, tas ļoti ilgi turējās 1. vietā, bet, kā redzat, savu vietu, savu pozīciju influencer mārketings neatstāja. Vienkārši tas mainās laikam līdzi, ja mēs bijām pieraduši agrāk pie influenceriem, kuriem ir 1000 sekotāju, 10 000 sekotāju, kuri pievelk sev uzmanību varbūt ar vizuālu izskatu vai ar kādām darbībām, tad šobrīd pirmajās rindās izvirzās mikro un nano influenceri. Influenceri ar nelielu sekotāju skaitu, tie var būt sākot no 500 līdz varbūt 3-5 tūkstošiem. Taču šiem influenceriem ir vistiešākā ietekme uz saviem sekotājiem, un sekotāji ļoti labprāt ieklausās influenceru teiktajā un arī iegādājas produktus un pakalpojumus, ko influenceri iesaka. Ko? Laiks darīt, vai ne?